Svētā gara vārdā iesākam mūsu šīs dienas dievkalpojumu. Skatoties, ka šī puse tukšāka paliek, šī pilnāka. Dievs dod, kad šī puse arī pilna, vai ne? Lai Dievs dod, ka cilvēki arī sapulcējas šī pusē, vai ne? Un kamēr visa pasaulē iet virzienā, kurā nav ģimenes vērtības, kurā ir vecāks numur 1, vecāks numur 2. Un, diemžēl, tā ir. Tas laiks iet tā, un mēs redzam, kas uzvar dažādos konkursos. Dzirdam par to vismaz. Redzēt, neredzam, bet dzirdam. Tad mēs saprotam to, ka pasaulē šī diena varbūt neko nenozīmē, bet šodien ir mātes diena. Tā kā mēs sirsnīgi apsveicam māsas, kuras ir bijušas mātes, un māsas, kuras ir bijušas arī garīgās mātes cilvēkiem, kuri ir draudzē. Un katrs no mums var atcerēties māti kādā gadījumā. Dažiem no mums mātes vairs nav tuvumā. Un šodien mēs varam pateikties par tām, ka Dievs mums ir devis iespēju, ka mums ir bijušas māmas. Daudziem māmas ir klātesošas šeit šodien tagad. Tas nozīmē, ka mēs varam pateikties viņām un pateikt viņām, cik ļoti mēs viņas mīlam un apskaut viņas un dāvināt skaistākos vārdus un ziedus un vēl visādas lietas, lai tiešām, lai mūsu māmas justos mīlētas. Un pateikties Dievam arī par tām māmām, kas ir, varbūt nav klātesošas, bet kas ir lūguši par mums Dievu, kas ir svētījuši mūs un kas ir arī bijuši mūsu dzīvē. Un iesākot mums šīs dienas dievkalpojumu, lūgsim Dievu. Svētais, dārgie debes Tēvs, Tev mēs slavējam, Tev mēs pateicamies par šo dienu, mēs Tev pateicamies par sievietes cieņu, Kungs, kuru Tu esi devis viņai saukties un būt par māti. Vēl vairāk, Kungs, ka Tu caur sievieti, Kungs, mums visus esi laid šajā pasaulē, Dievs, un mums visiem ir mātes, Dievs. Mēs Tev pateicamies par viņām, mēs Tev pateicamies par viņu ticību un uzticību, par viņu audzināšanu mūsu dzīvēm. Un mēs Tev lūdzam, Dievs, svētī šo dievkalpojumu. Pāri par visam mēs pagodinātu Tu, Jēzu Kristu. Pāri par visam, lai Tavs svētā gara klātbūt un svētā gara tuvums šeit. Kungs, ka mēs baudam Tavu domu, piedzīvojam Dievs dziedināšanu, atjaunošanu, glābšanu mūsu dzīvēs. Tu mēs Tevi slavējam, pateicamies Tev, Jēzu Kristu. Āmen. Tad Dievs svētī, un šajā brīdī mēs esam aicināti dziedāt un slavēt Dievu kopā ar mūsu mīļajiem mūzikiem. Man liekas, debesis tik tuvu.
Salmanu pamācībām 31. nodaļas no 25. panta. Man liekas, to krievu valodā arī ir. Притчи. 31 глава с 25 стиха до 31. Un tur ir rakstīts par sievieti, bet mēs varam to attiecināt par māti. Spēks un skaistums ir viņas ietērps. Viņa pati smaidīdam bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. Viņa var vaļā savu muti ar gudrību, un mīlīga pamācība ir uz viņas mēles. Viņa novēro, kā klājas viņas namam, un neēd savu maizi slinkumā. Viņas dēli, piemēram, meitas, pieceļas viņas priekšā, un daudzinu viņu laimīgi esam. Viņas vīrs nāk un teica viņu. Un kā tas vīrs teica viņu? Daudz meitu un jauno dzīvo tiklas un tikuši, bet tu pārspēj viņas visas. Daļums viļ un skaistums paiet. Sieva, un šeit arī māte, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Viņa daudzinās viņas roku darba augļi un viņas darbi, viņa teiks un slavēs vārta laukuma sanāksmēs. 31 притча Соломона, 25 стиха. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж, и хвалит ее. Много было жен добродетельной плоты, превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Dайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот dela ее. Jā, slavu Dievam, ka mēs arī varam pateikt par savām māmām, arī tādā veidā, kad esam redzējuši savus māmu labo piemēru.
Un šajā brīdī es aicinu, ka mēs lūdzam Dievu, lūdzam pirmkārtām par tām mamām, kas mums vēl ir dzīves, lai Dievs viņas svētī un lai Dievs viņas stiprina. Lūdzam Dievu arī par tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši savu māmu, kas ir atlaiduši viņu mūžībā, lai Dievs viņas arī stiprina un spēcina. Un lai Dievs mums visiem palīdz novērtēt un mīlēt māmas un vecmāmas. Un neaizmirst reiz arī vectēvs un tēvs. Ja? Lai Dievs svētī, lūdzam Dievu. Аллилуйя. Бог Отец, Владыка неба и земли, славлю, благодарю Тебя, Отче святый и праведный, за новую возможность, которую Ты нам дал по Твоей великой милости. Мы снова пришли предстать пред Твое величие, таковы, как есть каждый из нас. Ты видишь все, Ты знаешь все, каковы мы есть, как мы Тебе служим, как мы Тебя любим. Боже Святой, ничего не сокрыто от Тебя. Помоги нам это себя, вникать в себя и в Слово Твое Святое. Боже милосердный, учиться снова и снова, Господь, от Тебя. Ты наш учитель, Господь. Ты наш Спаситель, Ты Искупитель, Господь. Ты всемогущий Бог, Творец, Владыка. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, чтобы Дух Твой Святой, Господь, здесь руководил служением. Твоя сила, благодать Твоя, Господь, коснулась каждого сердца, находящегося здесь, дабы ни один из нас не остался равнодушным, тепленьким, беспечным. Сохрани нас от такого состояния. Помоги нам, Господь, духом пламенеть, Тебе служить, верными быть, временем дорожить, который так быстро бежит. Боже Святой, цените тем временем, Господь, прославлять имя Твое Святое словами, делами, жизнью нашей. Жить для Тебя, Господь, умирать для греха, побеждать всякий грех, бодрствовать постоянно, Боже милосердный, быть воистину Твоими детьми, не только называться, но на деле, в жизни, в поступках, мне и каждому из нас. Господь, в слабостях, немощах, кто находится, Господь, Боже, Ты силен поднять, обновить, восстановить, исцелить. В Тебе власть и сила, Господь, прибудь, Дух Святой, прибудь здесь, Господь. О, Иисус, ободри нас, Господь, подними нас, Боже Святой. Твое имя да будет прославлено, Ты достоин. Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Dārgais Jēzu, es Tev pateicos, ka Tu esi atkal devis dārgu, svētību, žēlstības. Slavu Tev, ka mēs varam būt šai telts vietā, un savu dārgā apsolījumu esi mūsu vidū. Slavu Tev, kungs. Mēs varam Tev pateikties par savu mācēm, kurus Tev mums. Slavu Tev, kungs, ka Tu man ticību māci devis. Kas tik daudz man lūdzu Dievu, un kungs, es Tev pateicos, ka lūkšanas un piesaukšanas paklausīs, kungs, ka pateicoties tam, es varu būt Tavs bērns, Tavs helpas. Slavu Tev, slavu Tev. Svētī visas mātes, kungs, šajā dienā, ka viņas var būt Tev padilīgas, Tev paklausīgas, ka viņas var būt trauki un rīt Tavās rokās, kurus Tu lieto savu bērnu svētībai. Jēzus palīdzi, svētī uz to katru vietu mūsu, svētī savu patiesības vārdu, gan šeit, gan citos dievnamos, uzlūkoji īpaši slimos, kas nevar būt šeit, tāpēc, ka ir kāds slimības kungs. Pieskaries, lai atjaunot, dziedināt, stiprināt. Jēzus, runā tiešām izlējas savu dārgo svētā gara spēku, lai mēs varam pastāvēt padināšanās, lai mēs varam paklausīt Tev, lai mēs varam vienmēr Tev sekot kā mīļi bērni. Palīdzi uz to, kungs. Tev slavu par visu izdzīvoto, Tev slavu par visu, ko Tu dodi, un slavu par to, ko Tu vēl dodi. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, также я хочу славить, благодарить Тебя за свою маму, Господи, которая дала мне жизнь, которая, Господь Иисус, дала любовь и наставление, Господь. Я благодарна Тебе, Иисус.
Господь дорогой, благодарна также и за Виктора, маму, которая, Господи, давала любовь и наставление, Господи, и мудрость свою проявляла нам в моей жизни. Я благодарна Тебе за это, Господь. Также я благодарю Тебя, Господь, за церковь, за все братья и сестры. Это моя церковь, моя семья. Слава Тебе и благодарность. Мы, Господь, дорогой Иисус, одна семья, и мы должны дорожить друг другом, Господь, благослови. Ты, Господь, сегодня дал этот новый день, и Ты, Господь, здесь нас собрал во имя Твое, Дух Святой, Ты собрал, и Ты, Господь, нас ободри, оживи каждого, Господи, чтобы нам все милости Твои считать и сердце повторять. Ты, Господь, Спаситель, Ты любовь, слава Тебе, я благодарю Тебя, благослови нас сегодня Словом Твоим, Господи, пением, благослови, Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебе и за мою семью, и за моих дочерей, и за мою невестку, и за сына, и за детьев, и за мужа. Я всех их приношу к Тебе, чтобы они, Господи, ценили и любили Тебя, Иисус. Я благодарю и за мужа моего, слава Тебе и хвала Тебе, по милости Твоей, Господь, и милость Твоя велика на нем. Я благодарна за все, слава Тебе, Господь, Отец и Дух Святой, слава и хвала, за Сына и Святому Духу. Аминь. Paldies Tev, Dārgie, Tavs Tēvs, kā arī mēs visi varam piebiedroties šīm lūkšanām un pateikties Tev, Dievs, vienu māti, kas mūsu dzīvē ir bijis. Gan par miesīgām mātēm, kas mūs ir rūpējušās un mēģinājuši audzināt mūs, devuši to pašu labāko, ko viņas ir saņēmuši, mācējuši vai nemācējuši, tas jau nav jautājums, bet viņas ir devuši, Dievs, savu mīlestību un savu sapratni. Brīžiem, Dievs, kungs, viņas ir palīdzējuši mums kādas lietas saprast. Paldies Tev, Dievs, Tēvs. Mēs ieliekam visas mātes Tavās rokās, arī tās, kas ir aizgājušas mūžībā, Dievs, ka Tu mums viņas esi devis uz laiku. Dievs un kungs, mēs Tev pateicamies, ka viņas varēja būt mūsu mātes, ka mēs caur viņām esam nākuši arī par tām mātēm. Dievs, mēs šodien gribam pateikties, ka šodien grūti audzina savus bērnus. Jo bērnu audzināšana nav viegli, Dievs, un šajā pasaulē tik ļoti ir vajadzīgs šīs ģimenes vērtības ieaucinās, šo svētumu, šo tīrību, šo šķīstību, šo Jēzus Kristus ticību ieaucināt. Dievs, tad palīdzi mums, ja mēs esam māte vai tēvs, būt līdzīgi kā Timoteja mātei un vectēvai, kur vecmātei, kur Timotejs varēja ņemt piemēru tajā rakstu vietā, kā 2. Timotejam vēstulē rakstīts, ka viņa vecmāte bija dievbijīga, viņa māte bija dievbijīga un ticīga, un Timotejs varēja ņemt šo piemēru. Palīdzi mums šo piemēru ņemt ticībā no saviem vecākiem, un arī palīdzi, kungs, mums kā vecākiem, kā mātēm un tēviem, Dievs dod šo piemēru saviem bērniem, ticības piemēru saviem bērniem. Mīlestības piemērs saviem bērniem, žēlstības piemērs saviem bērniem. Svētī mūs šodien visus, ja ceļš tos, kas atrodas šodien Dievu namā, kas ir pieslimuši, kas ir vāji savā neveselībā. Dievs, kungs, atjauno un dziedini pēc savas bagātās žēlstības. Un ļauj mums baudīt Tavu mīlestību un žēlstību šodien, Tavu glābību bagātīgā mērā. Tēvs, kungs, ka mēs redzam un piedzīvojam Tavu glābību šeit, Jaunīgos Baptistu draudzē. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Dziedot dziesmai, mēs saliksim mūsu labprātīgos iedājumus Debes valstības darbam, lai Dievs jūs svētī. No, 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 baby.
Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, kungs, par visu to labo, ko Tu mūsu dzīvēs darīsi un dari un darīsi, Dievs. Paldies, ka Tu apgādā un ka Tu esi vislabākais gans. Ka Tu zini katru mūsu vajadzību, ka Tu zini arī draudzes vajadzības, kur kāds trūkums, kur ir nepieciešama varbūt nevis nauda, kur ir nepieciešama nevis darbs, bet kur ir nepieciešama gudrība no Tevis, kur ir nepieciešama ticība un uzdrīkstēšanās. Tad palīdz mums saprast, Dievs, tad kungs gādā par savu draudzi pēc savu bagātās žēlstības. Tev slāva un pateicība par visu to, ko Tu dari un darīsi. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Aicināšu svētdienas skolu. Iet uz svētdienas skolu. Bērnis uz svētdienas skolu iet. Pārreiz. Slavu Dievam, slavu Dievam, slavu Dievam. Slavu Dievam. Ja es teicu, visi mati ir saskaitīti uz galvas, atcerieties. Cik bērni ir šodien? Svētdienas skola aizgāja. Ja jau ir zina mats, mums jādara, cik bērni ir. Mums tā grūtāk ar skaitīšanu, bet redziet, cik paliela svētdienas skola šodien. Jo, Elzabeta arī ir svētdienas skola. Lai Dievs jūs svētī un stiprina, lai Dievs žēlstība, vadība un gudrība tev lasīt no Dieva, lai Dievs tev ieliek savus vārds tavā mutē, lai tu, ko bērni šodien dzird, lai tas viņos paliek un dod augus mūžīgai dzīvībai. Amen. Lai Dievs ir svētī. Esiet svētī. Tā. Slavu Dievu. Nu ko, cik tad bija? Daudz. Redziet, tad, kad Jēzus pabaroja 5000, tu, protams, neskaitīja sievietes un bērns, bet tos 5000 saskaitīja. Tomēr, ja? Nu, te bija mazāk kā 5000, vai ne? Bet tomēr, nu ko nu mēs skaitīs, kam tas ir? Jā, nu, bet labi, tas tā. Bet liecību laiks, un es aicināšu šo liecību laiku sākt mūsu Arvītam. Arvīta nāca un zejas vārds šodien. Paldies Dievam par Arvītu, kas katru dievkalpojumu mums saka to, ko viņš saņēmis no Dieva. Vispār jau vajadzētu sveikt tēvus, vecstāvus, labus kaimiņus, bet šodien jautājums nav par to. Šodien ir mātes diena. Tādēļ dzējums man arī ir par māti. Mums katram ir sava māte, kas kā dzimtene ir dārga. Mūsu māte mazus auklēja, zem savas sirds tā nēsāja. Mūsu katru māte baroja, ar ūdens malku dzirdināja. Kad saslimām, tad mātes vārds bija ārsteijošs un katram dārgs. Kad nāca laiks uz skolu iet, par visu gādāja tad māte, lai mūsu somās visas lietas, kas vajadzīgas, ir pie lietas. Aizritēja skolas gadi. Paldies par upeni, mīļo māte. Tu blakus biji katrā brīdī un arī visos dzīves sprīžos. Mēs savās acīs kļuvām lieli un it kā visu zinājām, bet mātes acīs mēs tikai bērni, vēl aušīgi, kaut arī lēni. Kad kādam bija kāzu diena, ar asinām mūsu svētību, tu lūdzi Dievam svētību par katru Dieva gādību. Ar Dieva vārdu pavadīt, mūsu jauno dzīvi uzsākot. Savu svētību mums devi un visu atdevi pats sevi. Paldies Tev, mīļo māte, par rūpēm, negulētām naktīm, par Tavām asarām un ķīvi,
to visu atdevi par ķīri. Paldies visām māmiņām. Paldies visiem. Paldies. Paldies. Slavu Dievu. Slavu Dievu. Tad vēl ir kāda liecība, kāds Dievvārds? Ir? Atkal. Lai kādreiz būtu tikai viens vai divi. Rekord valdes nāk. Dievu slavē. Liecina par viņu. Par Dievu lielām lietām. Slavu Dievu. Nāc tuvāk. Slavu Dievam, brāļu māsas, mēs dzīvojam tādā īpašā žēlastības laikā, kas ir no debesbraukšanas dienas līdz vasarsvētkiem. Mēs pagaidām atrodamies šajā lūgšanu un gaidīšanas laikā. Ceturtdien bija debesbraukšanas diena, kad tas kungs no Elijas kalna atvadījās no saviem mācekļiem un tika viņu acīm pacēlts debesīs un padebesis viņu paņēma projām. Un pirms viņš tika pacelts debesīs, kādu pavēli viņš deva saviem mācekļiem? Ko? Lai sludinot Dievu vārdu cilvēkiem. Nav pareizi. Divnieks. Jā, gaidiet to spēku un augšanu. Divnieks. Gaidiet spēku un augšanu. Piecnieks pārāk. Jā. Aptuveni nevajag runāt, vajag precīzi runāt par āļumās. Viņš teica, viņš deva pavēli neaiziet no Jeruzālēmas, neaiziet no pilsētas, neaiziet līdz nāks tēva mantojums, līdz nāks svētā gara spēks. Amen. Jā, viņš deva šo pavēli, neaiziet, lūgtu, un mēs apustuļu darbu 1. nodaļā lasām, ka viņi palika neatlaidīgās un vienprātīgās lūgšanās kopā. Viņš neteica, ka jāgaida vai 8 dienas vai 10 dienas, bet viņš teica, palieciet un gaidiet, un ātrāk neiet strādāt, jo bez šīs svētā gara spēka nav iespējams uzvarēt sātani, nav iespējams uzvarēt bezdievību, nav iespējams uzvarēt ļaunumu. Un mēs zinām, ka 10 dienas viņi lūdza un gaidīja. Un 10. dienā, tas ir nākošais šodien, mēs svinēsim to, kad nāca šis vasarsvētku spēks, šis Dieva gars ar rūkoņu. Viņš piepildīja namu, piepildīja sirdis un viņus pārvērta par drosmīgiem lieciniekiem. Halleluja! Tas ir svētā gara brīnišķīgais spēks, ko viņš dara. Amen. Un šis svētā gara spēks ir vajadzīgs ne tikai mācītājiem, ne tikai evaņģēlistiem. Tas spēks ir vajadzīgs katrai mātei, katram brālim un māsai, vecam un jaunam. Amen. Šis svētā gara spēks ir vajadzīgs mums. Visiem. Jā. Lai Dievs mums palīdz, ka arī mēs šīs dienās arī lūdzam, Kungs, man vajag tavu apsolīto spēku, man vajag tavu apsolīto svēto garu. Un tad viņš teica, jā, un kad svētais gars būs nācis, jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalēmē, Judejā, Samarijā un līdz pat pasaules galam. Tikai Dieva gara spēkā mēs varam izpildīt tā kunga pavēles. Amen. Savā spēkā kaut ko varam un kaut ko nevaram. Savā spēkā mēs esam diezgan nožēlojami, jā, bet tā kunga spēkā mēs spējam viņu pavēles izpildīt un viņam paklausīt. Un lai Dievs palīdz arī mūsu mātēm, lai viņus stiprinā ar svēto garu. Un es vēl gribu jums uzdot vēl tādu jautājumu. Kurš vēl ir teicis tādus vārdus? Ej, jūs variet kalpot, kam jūs gribiet, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Kas ir teicis šos vārdus? Sakiet droši. Jozua teica, pareizi, kas teica Jozua tam piecinieks. Jā.
Jā, Jozua teica, jūs variet kalpot, kam jūs gribat, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, kad zemi un debes radīja. Lai Dievs palīdz, ka arī mūsu nams, mūsu ģimene, visi var kalpot tam kungam. Mēs zinām, ka daudzreiz mūsu ģimenēs ir kādi, kas kalpo tam kungam, un ir kādi, kas nekalpo tam kungam. Ir kādi, kas ir kalpojuši tam kungam, un ir atkrituši no tā kunga. Lai Dievs palīdz, ka mēs gribam atgriezties pie Jēzus, kurš ir Golgātā samaksājis visu. Un lai Dievs palīdz, ka vairāk būtu tādas ģimenes, kas varētu teikt, es un mans nams, mēs visi kalpojam tam kungam. Lai Dievs uz to jūs svētī un paliekam vasaras svētkus gaidot, ne tikai gaidot, bet lūdzot pēc šīs spēka, lai tas arī izlajās mūsu dienās. Visām paudzēm ir jāpiedzīvo vasaras svētkus. Visām paudzēm ir jāsaņem šis svētā gara spēks, lai mēs varētu pastāvēt un lai mēs varētu pagodināt to kungu. Lai Dievs uz to mums palīdz. Amen. 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 Jā, lai Dievs svētī. Tā kā tā. Labi, Viktor, tad tu nāc, tad tu aicināji, tad... Nē, Viktor nemeklē. Rāda piemēru. Jā. Tad jau, kamēr atradīs. Mūsu piemērs Jēzus Kristus. Vislabākais piemērs. Аллилуйя, братьям, сестрам, всем привет! Всех благословляю, Господь благословит вас. Да будет прославлено имя Господне на всем месте. Не я, не ты, никто из нас, но только Господь. Вся слава Ему принадлежит. По милости Его мы здесь еще на этом месте. Не удивляйтесь, что я так громко говорю. Но я хочу, чтобы вы слышали и услышали. Да, бывает так со слухом не очень. Острый слух. В моей Мелании, дорогой, любимой, слух, а слух был очень острый. Я бывала тихонько что-то там возле кровати, молюсь, она уже все слышит. Слава Богу! Слава Богу за мою Меланию. Я очень доволен, что она была 60 лет почти со мной. Аллилуйя, аллилуйя, со славу Господу. Если бы начало все сначала, сказали, Виктор, тебе надо жениться. Была возможность сказать Меланию, взять себе в жену. Обязательно она взяла бы Меланию. Я говорю так, как есть, вот от искреннего сердца говорю. Чтоб нам не сожалеть в нашем выборе, кому мы выбираем? Есть два. Или Бог Отец, или дьявол. Все. Аминь, аминь. Господь дает жизнь и дает с избытком жизнь. А дьявол пришел, что сделать? Навредить. Украсть, убить, погубить, разорить. Все на смарку удалить. Милые друзья, задумаемся, как мы служим, а как мы любим Бога. Я прежде всего сам себе говорю. Я не говорю, что ой, ты не так. Нет. Я не такой. Я во многом не такой. И многое, что я сожалею, что можно было сделать лучше, что можно было сделать правильнее. Да, ну, то время прошло. Что ушло, то ушло. Вода утекает, ее не собрать. Все, она утекла. О, Господь, но впереди нам еще дал Бог возможность ценить временем, которое вы видите, как быстро бежит. Смотрите, цветы цветут. Какая красота Бог сотворил. Ну как можно не восхищаться творением рук всемогущего? Как можно? Как можно? Зададимся вопросом. Милые друзья, что я хочу? Ну что я хочу? Можно много говорить. Я дал сварунат. Bet kā mēs dzīvojam, а как мы живем? Как мы поступаем? Я прежде всего. Как мы Слово Божие стараемся исполнить в жизни своей, которое нас научает истине, правде, радости, счастью, чтобы мы радостные были, счастливые были. Да. Слово Божие говорит, что надо делать, а что не надо делать. Это всем понятно. Я что еще? Сегодня мамин сден. О, Иисус. Вот брат не разрешит мне солгать, наверное, Павел, друг детства. Да. Мамочка моя была очень богобоязненная.
Очень благодарю. Она, можно сказать, настоящая христианка. Да. А она меня что учила? Сын мой, не ругайся, не кради, не сообщайся с этими разными, которые сбивают с пути. Учила, учила и учила. Я очень благодарен своей мамочке. Царство небесное ей. Благодарю. О, Иисус, велика милость Твоя. У меня есть псалом ir dziesma par māmiņu. Varbūt jūs dzirdējāt jau, может быть, уже слышали эту песню, может, не слышали. Но я думаю, не будет лишним ее напомнить. Может быть, кто и не слышал. Но там про мамочку поется, говорится. Вот, друзья мои милые, что можно исправить, с Божьей помощью будем исправлять. Пока еще нам дана такая возможность. Чтобы нам не сожалеть, я мог так сделать, ой, я мог то сделать, я мог то сделать, все, опоздал уж. Не успел, пропустил, не вернуть. Сожалеешь, о, почему я так поступал? Поэтому вперед пойдем за Господом, держись, держись всем сердцем за Господа. Ни направо, ни налево, только за Ним. Следуй за Ним, следуй за Христом. Мы поем псалом «Следуй». Павел, напомни. Следуй за Ним. Все правильно, только за Господа. Не за мной, не за братом, не сестрой, а за Христом. За Христом пойду я к родине прекрасной. Пусть кругом бушует ураган ужасный, а я пойду за Ним. Потому что Он есть путь истинной жизни. Аминь. Но я хочу спеть. Потерпите меня. Хочу прославить Господа. Вся слава Ему. Только Ему. Что Он дает нам такую возможность славить и благодарить Бога. Аллилуйя. Слово «мама» дорогое. Ею что? Надо дорожить. С ее лаской и любовью, и заботой легче нам на свете жить. Если мать еще живая, счастлив ты и я, что на земле есть кому, переживая, помолиться о тебе и мне. Когда был еще младенцем, и она в тиши ночной, словно ангел у постели, охраняла мой покой. Если мать еще живая, счастлив ты и я на земле, есть кому, переживая, помолиться о тебе. В раннем детстве беззаботном я не знал, как трудно жить. Мать трудилась, чтобы было чем кормить и чем поить. Припев не буду повторять. Помню тихие беседы, мать внушала мне о том, что был умным и примерным, жизнь свою сверял с Христом. Помню радостные встречи, как с дороги приезжал. Матери родные плечи, как ребенок обнимал. Пережил часы разлуки, как взволнованная мать. Платок мозолистые руки брала слезы вытирать. А оставшись одинокой, сердцем Господу горя, и в любви своей глубокой все молилась за меня. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому, переживая, помолиться
а тебе и мне. Аминь. Svētī. Nu, dziedāsim dziesmas un tad klausīsim Dievu vārdu šeit dienai. Pieskalies man.
mūsu šajā brīdī klausoties Dievu vārdu. Svētais gars, kas pārzina visu, un to, kas ir cilvēkā, to arī viņš pārzina. Lai Dievs svētī un uzrunā katru no mums. Ne tikai uzrunā, bet dziedinā un atjauno un atveldzē un atbrīvo un arī glāb Dievs. Mēs lūdzam, Dievs pieskaries katrai sirdī, katram bērnam, katram jaunietim, katram vecajam, kungs vājajam, Dievs un dēls, kungs savu dēlu pie katras sirds. Mēs nododam visu šo dievkalpojumu Dievs tavās svētajās rokās. Vādi un uzrunā mūs. Ved mums svētais gars. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šodien ir mātes diena. Un paldies Dievam, ka mēs varam mātes dienā sapulcēties draudzes namā. Un ka daudz no jums mēs šodien varam apsveikt kā mātes. Un katru gadu mēs svinam mātes dienu, vai ne? Cik gadus jau mēs svinam? Padomu laikos arī bija tāda mātes diena, es tikai mācās. Bija, Valdim bija, bet man neatgādināja, man padomu laikos es biju vēl neticīgs pusaudzis, visu, ko es svinēju 23. februāru un 8. mārtu. Un par mātes dienu, diemžēl, nezināju, jo nebija cilvēki, kas man to pastāstīja. Draudzēs atzīmēja, bet kaut kā nē. Nu jā, draudzēs atzīmēja, tā lieta, jā. Bet, jā, katru gadu mēs svinam, Valdes svin, lielākā daļa no jums jau svin jau kopš dzimšanas šo mātes dienu, un tā ir ļoti svētīta diena. Tā ir nozīmīga, jo tā liek atcerēties un atminēties, kā mēs jau šodien atminējamies mātes mīlestību un mātes pienesumu, to, ko māte ir darījusi katrā ikvienā no mums, un mēs gribam viņai pateikt lielu paldies. Mēs visi, kas esam šodien šeit, vēlamies vai ne, bet visi esam nākuši no mātes klēpja. Nu tā ir, pirmos 9 mēnešus. Visu, ko mēs pazinām, visu mūsu dzīves vieta bija māte, un piedzimstot mātes bija mūsu mīlestības un gādības avots. Kaut arī es to pats neatceros, un jūs arī, diemžēl, neatceraties, bet jūsu māte bija vienīgā mīlestības avots pirmos mēnešus. Par šodien daudziem no mums lūkojoties pagātnē, kā jau mēs tikko lūkojamies, pagātnē mēs varam sajust mātes mīlestību un gādību, un arī to ietekmi, kādu viņi ir sniegusi. Vai ne? Tā arī ir. Un lielākai daļai no mums ir ļoti silts atmiņas par māti. Un tādām arī jābūt, tādām arī jāpaliek, un tādām arī uz viņu jāskatās. Bet kādai daļai, varbūt vismazākai daļai ir, varbūt ne visiem, bet ar to ir jāsamierinās, ka ne visiem ir silts atmiņas par māti. Ne visiem. Protams, mēs cenšamies atcerēties tās pašas labākās atmiņas, bet godīgi sakot, tā realitāte, to, ko dažādi mums snieguši tie vecāki, pat labi gribēdam, nevienmēr sanās tas vislabākais, vai ne? Un tā mēs arī to zinām. Un, protams, tā nebija ne mātes, ne tēva kļūda. Viņi mīlējuši, kā viņi vien pratuši. Nav tādas mātes skolas un tēva skola, kurā var iet pamācīties. Ir kādi semināri, bet tajos laikos vispār nebija. Un kādai daļai no pasaules, to mums ir jāsaprot, kādai daļai no pasaules vārds māte ir sāpīgs jēdziens. Un, piemēram, mēs darba vietā piekdien jauniešiem svinējām mātes dienu. Un vienai meitenei tas bija ļoti sāpīgs jēdziens, pieminēt vārdu māte. Tāpēc bija konsekventi arī tos cilvēks jāsaprot arī tādā veidā, ka tas nav viņiem iepriecinošs jēdziens. Bet pārsvarā, protams, māte mums ir silta mīlestība. Kādai daļai no pasaules mums ir jāsaprot, vai nu mātes mīlestība ir pagājis garā, ja? Un mēs tie cilvēki nav izjutuši, vai ir bijis ļoti daudz par to, kas paiet garām, mēs šodien nerunāsim. Kur paiet garām, es diez vai varētu nosaukt tos par īstām patiesām mātēm, kuras vienkārši nerūpējās par saviem bērniem. Tas ir cits jautājums. Bet par to, ka tās ir bijis pārāk daudz, un to mēs redzam vēl šodien, ietekmi šodien.
Un tu saki, mīlestības nevar būt par daudz, varbūt par daudz. Tādas mīlestības var būt par daudz. Un tā ietekme paliek uz bērniem vēl šodien. Un brīžiem tas jautājums, kamdēļ mums tad ir to tik daudz neveselīgu vīriešu vai tik daudz neveselīgu sieviešu uzaudzināt, tā iemesls ir daudz dažādu iemeslu, bet viens no iemesliem ir arī pārapgādība. Ja, man māc tik ļoti gādājuši par tavu emocionālo, garīgo labklājību, ka tā gādāšana beigās tev vienkārši neļaus pašiem realizēties un neļaus pašiem dzīvot savu dzīvi, kādu tu vēlēs dzīvot. Jo, dārgie draugi, audzināšanas mērķis nav parādīt vislielāko mīlestību uz to tuvāko grūstiņam, visu to, ko viņš grib. Audzināšanas mērķis, dārgie draugi, ir sagatavot bērnus reālajai dzīvei. Lai viņiem būtu pa pilno mīlestību, pa pilno sapratni, kas viņus sagaida. Jo, ja būs tikai tā pārapgādība, vai bērniņš neprot kurpīt uzdevumu, bērniņš neprot atrisināt uzdevumu, vai bērniņš neprot, es par viņu gādāšu, bērniņš to neprot, mēs uzaudzinām paudzi, kas neko neprot. Kas pie viena pateic, mammu, kā jāuztais makaroni? Atvaino mani. 13 gados jau jāzina, kā jāuztais makaroni veselīgai mātei, vai ne? Es zinu, ka te ir daudz māc, un ja esat viens no jūs, kas jau savus bērnus ir 13 gados iemācījuši, ko darīt? Govis laukt. Tas nozīmē, ka tad, kad viņas pieaug, viņām varbūt tas nepatika, viņas dusmojās un teica, kas tas tāds ir, bet tajā brīdī, kad viņas pieaug, viņas zina, ka jebkurā gadījumā bats iestāsies, padomā tikai govi, un es nenomiršu vadā. Apmēram tā, ka tu iemāci bērnam tās prasmes, kad iedod bērnam prasmes, kuras viņam ir nepieciešams dzīvē iemācīties darīt to, un brīžiem skola mums iemāca dažādas prasmes, ko darīt. Bet patiesībā, kam jāiemāca, mātēm jāiedod prasmes. Jāiemāca gan mātēm, gan tēviem prasmes, ko darīt un apmācīt dzīvē, lai bērns nepazūst un neapmaldītos šajā dzīvē, darot lietas, ko viņš vispār nesaprot, ko darīt lietas. Ja? Ka viņam jāiet pie svešiem cilvēkiem, lai jāuzzina, kā tad īsti darīt lietas, jo tēvs un māte nav īsti iedavusi tās prasmes. Kā tad īsti gatavot ēdienu, kā noslaucīt beigās, kā notīrīt savas kurpes, arī tā ir prasme, vai ne? Mīlestība, zin, ko dara? Man patīk, es salīdzināšu vienkārši vienu piemēru. Man māte bija man pat labākā, bet viņa man mīlēja ļoti pārapgādīgi. Un tad, kad es gāju ārā, tā vietā, lai man mācītu, kā kurpes slaucīt, viņa manā vietā slaucīja. Dēliņi, es priekš tevīm sameklēšu drēbes, dēliņi, es priekš tevīm noslausīšu kurpes, es priekš tevīm salikšu somu, es priekš tevīm visu izdarīšu, jo to es tik mīļš, es tik tā mīlu. Un ziniet, lai arī kā man patika uz to doto brīdi, no šī laika konteksta es pateicu, mamma, labāk tu būtu man ļāvas pašam to darīt. Ja? Cik daudz prasmes vienkārši man bija jāapgūst pašam personīgi vēlāk, kā var teikt, to, ko ģimene neiemāca, to dzīvi iemācīs, vai ne? Nu tā ir, to, ko ģimene neiemācīja, agri vai vēl tu sastopies ēst, gribi gatavo ēst. Agri vai vēl ģērbties, gribi gatavot, meklēt drēbes, un tam līdzīgi. Mums ir bijušas mātes, ja sievmaķieriem, bet tas jautājums ir, kādas mums ir bijušas. Protams, šodien mēs sakam gādības, klātesošas. Man prieks, ka jūs to varat pateikt, un es arī varu to pateikt. Mīlošas, spēcīgas, skaistas, vai ne? Visiem māmas ir skaistas. Amen. Jā, mudīt tev jābūt priecīgai. Tavu meitu pacēla rokas, ka tu esi skaista. Jā, visiem māmas, ir tieši tā. Bērni paceļiet rokas par savu māmu. Arī tev jābūt priecīgai. Aizstāv roku par tevi. Tie bērni, kur nepacēl, viņi tikai kautrējās. Viņi vēlāk noteikti pacels rokas. Vēlāk noteikti pasakiet mammām to, ka viņas ir skaistas un gudras. Tas viņas iepriecinās. Vai ne? Mācieties pateikt paldies. Katrai no mātēm ir bijušas gan labās un ne tik labās īpašības. To mēs atzīstam. Tās ilūzijas brīžiem brūkņiem pusauģu gados. Ideāls nav man mamma, vai ne? Tas nozīmē, ka katram ir savas spēcīgās puses un katram ir bijušas savas vājības.
Protams, mūsu uzdevums nav tagad iztiesāt, kur tad mūsu māte ir kļūdījusies, lai viņi tagad notiesātu. Tagad, kā viņi ir slikti, nē, viņi nav visi slikti. Viņi devus no savas dzīves to pašu labāko. Jautājums, vai viņa prota dot to pašu labāko, tas ir cits jautājums. Dot jau mēs gribam to pašu labāko no sevis. Bet jautājums, kā mēs to gribam dot, vai ne? Kā mēs to mākam dot, jā? Un tā tālāk. Un tad mēs domājam, ka dodam pašu labāko īstenībā. Es gribu, lai man bērni būtu laimīgi katru dienu ēdēt saldējumus. Nu, vai viņi no tā ir laimīgi? Ir, kamēr ēd saldējumi ir laimīgi. Bet vai es dodu to pašu labāko? Nē. Labākais ir kotletīts, kartupeļu, mērcīns. Nu, apmēram tā. Labs ēdiens, vai ne? Nu tā. Un jā. Bet kāpēc mums ir jāatpazīst tas sliktais, kas ir bijis? Kāpēc? Lai mēs varētu pirmkārtām piedot, atzīt, nu nav tas ideāls, nu māma nav Dievs, māma neaizvieto Dievu, nu lai cik viņa labi, viņa nav Dievs, viņa ir savas īpašības. Lai mēs varētu atlaist tas ir tādā gadījumā, ja mūsu māma ir aizgājusi mūžībā, mums viņa ir jāatlaiž, mums nav jādzīvo ar ilūziju, ka viņa kaut kur staigā blakus un viņa ir jāatlaiž, vienkārši tas ir jāsaprot. Atlaist, apstāties, novilkt ilūziju brilles un paskatīties patiesību acīs, kāpēc? Lai saņemtu dziedināšanu, lai saņemtu brīvību, lai mēs audzinot savus bērnus nekopētu šo pašu stilu, kādā mūs ir audzinājuši. Jo patiesībā mēs audzinam tā, kā mūs ir iemācījuši audzināt. Un tā no paaudzes paudze. Bet lai mēs atjaunodamies savā garā, varētu savus bērnus kā vectētiņi, kā vecmāmas, kā tēti, kā mammas audzināt jau pēc tā jaunā gara principā. Tāpēc pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, Romiešiem 12 saka, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, labi, tīkam, pilnīgi, vai ne? Un tādā veidā tu vari audzināt jau pēc jaunā veida, pēc Kristus mīlestības veida, nevis pēc tā, kā tu domā, kāda varētu būt tā mīlestība tam bērnam, bet tāpēc, kā Kristus grib, lai tu savus bērnus iedod. Ja? Un es šodien gribu par pāris mātēm Bībelē parunāt. Visas bija ļoti labas, visas. Es nesaku, ka tur bija kaut kas slikts. Visas mīlēja no sirds, bet viena no viņām mīlēja pārāk daudz. Pārāk daudz tas būtu pēdiņās, pārāk daudz. Un es atradu viņu. Un tur nav ko atrast, tur vienkārši viņa tāda bija. Un kura mīlēja bērnu līdz galam. Kura mīlēja to un pat bija bērna dēļ gatava upurēt savu nākotni. It kā liekas, nu taču labi skan. Es ieguldu bērnā tik ļoti, ka gatavu upurēt pilnīgi visu, lai tik bērns būtu laimīgs. Bērns izaugot, viņš nav laimīgs. Nu, apmēram tā. Un pārkāpt savas robežas. Un viena no tā reizēm, viņa ir ļoti pozitīva persona Bībelē, bet reizē arī, kā es viņu nosaucu, reizē arī apmaldīsies savā mīlestībā mamma. Apmaldīsies, kā ir krieviski, lai patulkot, lai krievi nezinu. Zabludījusie māte. Un šī māte ir aprakstīta vecajā derībā. Un tā ir, pacēliet rokas, kuri zinās to māti. Un tā ir Īzāka sieva Rebeka. Kurš zina? Rebeka zina Rebeka. Bet tā nebūtu nav jūsu radiniece, kas tur nosaukt vārdā Rebeka. Tā ir Īzāka sieva Rebeka. Un kāpēc es viņu izvēlu? Viņa bija unikāla svētība no Dieva dota. Unikāla svētība no Dieva. Viņai bija kas? Viņai piedzima dvīņi. Kuriem no jūsu mamām vai jums ir piedzimuši dvīņi? Es esmu dvīņi. Tu esi dvīņs? Kā otru brāli sauc? Māsa? Un tava mamma ir unikāla svētība dabūjusi. Dvīņi. Un kā māsa sauc? Modra? Jā. Lai Dievs svētība modra. Bet patiešām ir unikāla svētība piezīme, kā dvīņa mēs nekad nevarētu iedomāties, ko nozīmē dvīņas ģimenē, jo man nav, un arī valdes var tikai iedomāties to. Tas viņam ir tā vieglāk iedomāties un salīdzināt šo ģimeni. Un viņa bija unikāla svētība, dzemdēja dvīņas. Jūs dvīņas. Tas ir jūks. Šie dvīņi jau no pašas mazotnes konkurēja un sacentās. Viens ar otru. Es tev nestāstīšu to lielo kontekstu, jo mums uzsvars nav uz viņiem.
un es negribu nebūt par viņiem runāt, tāpēc neminēšu viņu vārdus. Tāpat kā viņas vīram, arī viņai pašai, viņa izvēlējās savu favorītu no šiem dvīņiem. Ja? Un vīram bija šis favorīts, tas vecākais dēls dvīnis, kurš atspoguļo tādu stereotipisku vīrieti, kādam vīrietim jābūt. Iet uz medībās, noķer lopus, pats drosmīgs, sievietes viņam līdz klāt, 2 sievas jau bija pirms, jau viņam, un tāds īsti veco laiku, piedodiet par tādu izteicienu, bet es neatrodu citu veco laiku mačo, tāds, vīrietis, tāds spalvains, tā vispār bija rakstīts, ka viņš spalvains. Viņa vārds bija Ēsavs, vai ne? To jūs atcerēties. Un otrs bija favorīts kam? Mammai. Tāds, ziniet, tāds ļoti nepatīk nosaukums tas, bet tāds, ziniet, notaukt. Mammas favorītus parasti sauc par mammas dēliņiem. Bet, tajā brīdī viņš nebija nekāds mammas dēliņš, viņš vienkārši bija favorīts. Tas nav mūsu asociācijā, ka viņš neko nevarēja, neko nespēja. Viņš mācēja gatavot, viņš bija mājās ļoti labs saimnieks, bet viņš bija mammas favorīts. Un, protams, tam tēvam, iespējams skatoties uz to Jēkabu, viņš neatbilda viņa liktajām cerībām. Viņš nebija tāds kā tas Ēsavs, tas spalvainais, tas kas dzīvniekus medīja. Un viens dēls neattaisno viņa cerības. Un šī ģimenes konfliktā iesaistās māte. Nav redzams, ka tur ir konflikts, bet tur ir redzams, ka tur sāk dalīt savus dēlus, kurš ir labāks un kurš ir mīļāks. Un iesaistās māte. Un viņa redz, ka viņas viens dēls to pats tāds novārtā. Un katras mātes sirds, es tā domāju, es neesmu māte, vismaz nekad neesmu bijis un nebūšu. Bet es zinu, ka katrs mātes sirds nav par, ja tu redz, ka kāds viens bērns to pabežots, tu tā kā meklē to bērnu, tā kā to apbežotā pusē, atstā to pusē, novārtā pusē, tu skrien pie viņa, ja, tu meklē viņu samīļot, pat zinot, ka viņš dažreiz ir vainīgs, bet tu tā kā meklē to sirdi, un viens dēls, viņa redz, ka atstāt to novārtā no tēva puses, un viņa tagad, viņam pievērst uzmanību. Iespējams, Jēkabs vai tas otrs dēls atbilda viņas cerībām, jo bija mājas cilvēks. Un otrs bija mednieks, un esot tā laika pārprastā vīrieša tēls ar savu vīrišķīgo brīvību, mežonību, viņš dažu brīdi, mēs lasām Bībelē, atbēdināja vecākus, būdams tāds neatkarīgs. Mēs iedomājam neatkarīgi, kā tagad rāda, es nezinu, vai jūs skatāties, to draudi, ka vīrietis tāds neatkarīgs. Visu dara pats, viņam nevajag nevienu, vai ne? Tad neatkarības simbols tāds. Un redziet, ir tā rakstavieta 1. Mūzes 25. nodaļa, 27. 28. pants, un tur teikt, un zēni pieauga, Ēsavs kļuva izveicīgs, mednieks, lauku cilvēks, bet Jēkabs bija klusas dabas. Vīrs mājoja teltīs. Kur viņš mājoja teltīs? Un Īzāks iemīlēja Ēsavu. Es neredzu to likumsakarīgi, kāpēc Īzāks iemīlēja Ēsavu. Jo medījumi bija pēc viņa garšas, viņš iepriecināja tēvu. Bet Rebeka vairāk mīlēja Jēkabu. Un lūk, neskatoties uz to, ka Īzāks vecākajā dēlā redzēja kaut ko īpašu, Dievs un mātes sirds redzēja otrā bērnā kaut ko īpašu. Tikai tā mīlestība, kas viņā bija, Rebekā pārsniedz tās robežas, ko viņai Dievs bija devis. Dievs mīlēja Jēkabu un Ēsavu pa savam. Viņš mīlēja viņus tā, kā viņam bija jāmīl. Viņš zināja un pazina viņu, bet māte neprata mīlēt neprata pārsniedz robežas. Lai savam dēlam dotu ko? Nākotni. Kurš zina šo vispār stāstu, kas tur notiek? Jūs zināt šo stāstu, šī stāstu būtība ir tā, ka Jēkabs nosauc no Īzāka svētību, pēc tam viņš bēg projām un tā tālāk, ja? Un mamma ļoti krasi, ļoti labi izdomā plānu priekš savu jaunākā dēla. Kā jaunākais dēls neto pasauc novārtā. Bet viņas mīlestība pārsniedz robežas, lai savam dēlam dotu nākotni. Un, diemžēl, Bībelē mēs redzam, lai savam dēlam dotu nākotni, viņi pazaudēja savu. Kāpēc es to varu galvot? Tad, kad Jēkabs aizbēga uz citu zemi, tā bija pēdējā reize, kad viņš redzēja mammu. Viņi pazaudēja savu.
Un, ziniet, un vienā brīdī stāsta konteksts, lai es saprotu, ar ko notiek. Māte pamudina dēlu Jēkabu kļūt par kaut ko, kas viņš nav. Viņas mīlestība, pāri mīlestība pamudināja dēlu, kā šodien daudzas mātes. Viņas tik ļoti grib ieguldīt savos bērnos, ka viņas pilnīgi atņem iespēju tam bērnam realizēt savu aicinājumu, savu dzīvi, ka viņas tik ļoti tev jābūt par, es nezinu, kā citais esmu dzirdējis, tev jābūt par ārstu, tev jābūt par muzikantu, un viss tik daudz to pieguldīs tajā bērnā, neprasot to jautājumu, ko tad īsti bērns grib. Kam tad viņš ir īsti radīts, kam tad viņa rokas ir īsti veidotas, ja? Kur tad viņa sirds velk, ja? Kur tad viņa domas, kur ir viņa dzīves mērķis vai vīzija. Ja? Un māte pamudina dēlu Jēkabu kļūt par to, kas viņš nav. Lai apmānītu ko? Lai apmānītu tēvu, lai apmānītu Īzaku un dabūtu svētību. Vai es neredzat? Tāda mīlestība, kas ir tāda pārāk daudz mīlestības. Savu dēlu dēļ es gatavu esmu upurēt savas attiecības ar savu vīru. Saprotiet to domu, jūs lasat tādām kristīgām, tādām normālām brīlēm, bet tagad ieklausieties šajā stāstā kontekstā. Sava bērna labklājības nākotnes dēļ es esmu gatavu upurēt savas attiecības ar vīru. Jā, protams, mēs redzam, ka viņi upurē, bet viņi iesaistās tajā plānā, kur viņi melo, liek savam bērnam melot. Un redziet, kā tas māte burtiski izrauj priekš sava dēla svētību. Māte burtiski, es gribētu teikt, uztaisa bērnam nākotni. Protams, tajā visā ir Dievs, tajā visā ir Dieva plāns, bet ne par šodien, kad tur ir Dieva plāns, mēs redzam to, ka māte burtiski grib taisīt bērnam nākotni. Un tad viņa saka, 1. Mūzes 27. nodaļā palasam šo rakstu vietu, lai tikai nav mana runāšana. Bet tagad viņa to saka dēlam. Bet tagad mans dēls klausi mani, kā es tev pavēlu. Pagaid, varbūt ir kāds cits tulkojums, kā тебе повелеваю, ja? Kādā saka, bērns ir pieaudzis 20 vairāk gadi, kā es tev pavēlu, dari tā, kā es tev pavēlu. Tas nenozīmē, ka mātes pavēl, bet tas nozīmē, ka tajā brīdī māte grib radīt priekš viņa nākotni. Nevis tā, ka viņi grib kaut ko sliktu, viņi grib to pašu labāko, bet to pašu labāko pa nepareizo ceļu. Un viņi saka, ej tūdaļ pie sīklopiem, paņem no tiem 2 diženas ātīši, es to sagatavošu atzaidam tavam tēvam. Atkal rakstavieta, vai Jēkabs nemācēja gatavot ēst? Mācēja, viņš taisīja tādu zupu, valdes zina. Viņš nav ēdis tādu zupu, bet viņš taisīja tādu sarkanu viru, uzrakstīt Bībelē, ka Esavs pat nāca no lauka, viņš tik ļoti ieraudīja to viru, ka viņš bija gatavs dēļ tās zupas pārdot visu pirmdzimtību, vai ne? Tur ir atsevišķi stāsts, vai ne? Par to zupu. Jēkabs. Bet šeit es redzu vienu lietu, ka māte tik ļoti iesaistās, ka viņa ir gatava izdarīt dēla vietā to, kas būtu jādara dēlam pašam. Problēma jau nav, kamēr dēls ir 12, 13, 11, 10, 8, 9, 7, 6 gadu vecumā, kad tu dari viņa lietas vietā, kaut kādas palīdzi viņam izdarīt. Bet problēma ir tas, ka viņam ir 25, 30 un 35, un tu vēl joprojām velkies viņam līdzi un mēģini palīdzēt, realizēt viņam dzīvi tādu, kādu viņam būtu jādzīvo. Patiesībā viņš jau sen dzīvo pavisam citu dzīvi. Vai ne? Patiesībā viņam jau sen būtu jādzīvo savu dzīvi. Patiesībā viņam sen būtu jāiemācās gatavot ēst. Patiesībā viņam sen ir jāiet strādāt. Patiesībā sen viņam jāuzņemās atbildību par savu dzīvi. Patiesībā sen viņam jāsāk kalpot. Patiesībā sen viņam jāsāk remontēt un darīt vai vēl visādas lietas. Patiesībā viņam pašam to jādara. Nu, ziniet, ir viegli mātes tādai pārāk lielai mīlestībai, ka tu esi uzaudzinājis savu mīļoto dēliņu. Neko viņam neesi liegusi. Es uzaudzinājis un tu atrod priekš viņa mīļoto sieviņu viņam. Un tu iedod sievai to viņa mīļoto dēliņu. Un ko tas mīļotais dēliņš? Viņš sāk uzsvert mīļoto sievu kā savu otro māti, kur arī darīs visu to pašu viņas vietā. Nav jau problēma, ka tāda ir sabiedrība brīžiem. Un problēma nav pat
Nu, kad nemīlestībā, es nesaku, ka tā nav mīlestība, bet tā ir pārāk liela mīlestība, pārāk lielas rūpes par savu bērnu nākotni. Ka tu vairs nezini, kur ir tavas robežas un kur ir viņa robežas. Kur sāks tavs nē un kur sāks tavs jā. Un brīžiem, kad dēls visu laiku priekš tevi nāk prasīt vai meita nāk prasīt tev ēst visu laiku, tu vari barot, bet viņam jāiemācās gatavot pašam. Nu, apmēram tā, saprotiet, jāsagatavo dzīvei. Viņš izies, viņš dzīvos citā valstī, un viņam jāsagatavo dzīve, citādāk dzīve sāks gatavot viņu. Un tur ir daudz sāpīgāk, vai ne, mammas un tēvi? Daudz sāpīgāk, kad dzīve sāk tev mācīt pati. Kad tev gribas ēst, kad tev nav ko ēst, kā tikai sēnals, kā pazudušais dēls, un beigās tev jāsāk kaut ko pašam darīt. Un reāli, ka tev vajag saremontēt kaut ko, un tev neviens neko nav iemācījis, ka tev pašam vajag saremontēt. Vai ne? Un tā. Un tu tos, un māte izdomā plānu. Un viņi saka, un tu tos aiznesīsi savam tēvam. Kur ir Jēkaba plāns? Jēkaba plāna te nav viena. Jēkabs te vispār tā kā tāds blakus rīks. Tas ir mātes plāns. Un māte realizē priekš viņa plānu. Lai viņš tev pirms nāves svētī. Nu, viņš gribēja svētīt. Vienu no dēliem viņš izvēlēja savu mīļāko favorītu, kurš gāja medīt, vai ne? Un Jēkabs sacīja savai mātei, redzi, mans brālis Ēsavs ir spalvains vīrs, bet es esmu gluds. Varbūt mans tēvs man aptaust, un tad es viņa acīs kļūšu par krāpnieku un likšu par sevi nākt lāstam un nevis svētībai. Un tālāk klausies. Un tad viņa māte atbildēja. Tavs lāsts, lai nāk par mani. Īstenībā liekas, vai cik tāda uzņemās visi? Nē, lāsts, lai nāk par mani. Es tavā vietā cietīju. It kā no vienas puses, it kā viss ir kārtībā. Viņa uzņemās ciešanas viņa vietā, bet patiesībā tā nav normāla. Nevienam nav jābūt nolādētam, nevienam nav jācieš par saviem grēkiem. Tādā ziņā, kad jācieš par citu grēkiem, jo Jēzus mums ir atpiecis no bauslības un nāves lāsta. Mums nav jāuzņemās lāsts, mums ir jādod saviem bērniem svētība. Ziniet, kad vecāki uzaudzina toksiskas bērnas, tas nenozīmē, ka tu esi lāstam pakļauts cilvēks. Tas nozīmē, bērniem ir jādzīvo sava dzīve, lai arī kā viņi uzauguši. Lai viņi, kā viņiem tas prātiņš ir izveidojies, vai sirds ir izveidojies, viņiem ir jādzīvo sava dzīve. Un tev ir jādzīvo sava dzīve. Tev ir jāpavada normāli savas vecumdienas, un viņiem ir jāaug savā dzīvē. Bet jo vairāk mēs sakam, vai man meitiņa tāda, ka tagad skrien pa pasauli, mans dēliņš tur, piedodiet kādam personīgi, mans dēliņš tāds, un tev visi tie pārdzīvojumi ir ap taviem bērniem. Tu nevari viņus atraut nost. It kā no vienas puses jāpārdzīvo, bet no otras puses, cik daudz tu viņu uzturēsi šo visu. Cik daudz tu viņam neļausi, atlikt no tevīm. Atlikt, jā. Cik daudz savas emocijas būs, kas notiek ar tavu bērnu. Un tas ir labi, ka ir, bet cik lielā mērā tu viņam neļausi pašam realizēties to. Un tad tā. Tavs lāsts, lai tad nāk par mani, un viņi dabūja lāstu. Godu vārds. Mēs nelasam to Bībelē, tā starp rindiņām mēs saprotam, kad Jēkabs aizbēga uz svešu zemi, 20 gadus svešā zemē pavada, viņas lāsts bija kāds. Viņa nesatiek par savu dēlu Jēkabu, nekad. Un tas ir lāsts neredzēt savu bērnu tālāk. Savā veidā tu gribi redzēt viņa nākotni. Savā veidā tu gribi redzēt, kā viņš pieaug, kā pirmie mazbērni skrien tev klēpī. Kā varbūt, ja Dievs dod, tad maz bērni, bet protams, nevar teikt, ka Dievs tur kaut ko apdala tevi, ja pēkšņi tas tā nav, bet savā veidā taču ir tā laba sajūsma, tā taču tā no tevis nācis, un tu gribi to redzēt tālāk, tu gribi redzēt turpināt, bet viņa diemžēl neredz tevi turpinājumu. Un tad Rebeka paņēma savu drēbes, savu vecākā dēla svētku drēbes, kas bija pie viņas un uzģēra tās savam jaunākajam dēlam, bet kazlēna ādas tās aplika viņa rokām ar kaklu mammas plāns, un viņa savu dēlu rokās ielika viņas gatavoto azaidu maizi. Viņa, saprotiet, tad tā doma, Jēkabs nevis pats sagatavo, bet viņa, saprotiet, ideālā mamma, ar to mīlestību, viņa taču gribēja pašu labāko. Nav tā, ka viņa gribēja slikt savam dēlam.
bet viņi izdarīja to viņa vietā. Saprotiet, lielāko pakalpojumu, kā saka latvieši, ir tāds lāču pakalpojums. Ir tāds krievu valodā. Lāču pakalpojums. Kad bērnam pašam jādara, bet tev vieglāk izdarīt viņa vietā. Un tu izdari viņa vietā. Kā mans tēvs vienmēr viņam, es kaut ko salauzu, radio vai vēl, viņš saka, nemaisies, es tavā vietā viss izdarīšu. Viņš izdarīja manā vietā, viss bija labi, ļoti gādīgs tēvs, bet es vienmēr zināju, kur nes kaut ko es salauzu, viņš izdarīja. Bet viņš nekad neizdarīja kopā ar mani. Un problēma sākās, kad man pašam vajadzēja pieaugušā dzīvē kaut ko sākt labot. Un ka nebija tāda padoma, jo viss izdarīja manā vietā. Protams, tā ir laba mīlestība, bet tā ir pārāk mīlestība. Un viņa sagatavo ideālo plānu, bet uz savu rēķinu. Ko es ar to gribu pateikt? Daudzas mātes mīl savus bērnus tik ļoti, ka gatavs upurēt savu dzīvi, savu dzīves labklājību. Lai tikai bērnu labklājība un dzīvība viņai būtu. Un pēkšņi, kad bērns aiziet tajā pasaulē, es nezinu kā jums, man vēl pagaidām visi 3 bērni pie manīm, es nezinu, tad ir tāds tukšums. Nav. Jo visi savu dzīvi tu esi ieguldījis savos bērnos un pēkšņi viņu vairs nav. Un ko tad darīt ar savu dzīvi? Un tad jau tās māmas sāk skriet no tāluma saviem bērniem pakaļ. Un tāpēc ir šie joki, kad no tāluma saviem bērniem pakaļ, tāpēc ir tik daudz pasaulīgi joki par vīru mātēm un sievas mātēm. Jo viņas joprojām nevar atlaist to, ko viņas ir audzinājuši. Viņam tik ļoti gribās pāraudzīt to, kas notiek tur un kādā veidā notiek. Un viņas jau negrib sliktu, vai ne? Viņas grib labu. Tas ir labu. Bet tas pārvēršas, dažkārt labs pārvēršas par sliktu. Kad es saku mīlestības vienīgais objekts, ja ir mīlestības vienīgais objekts ir bērns, tad tas sagrauj bērna nākotni. Ja mīlestības vienīgais objekts ir Dievs un no Dieva nāk viss avots, tas ceļ bērna nākotni. Bet ja mīlestības vienīgais objekts ir bērns, vienīgais, ko tu mīli bērnu, un tu esi gatava upurēt dēļ visu, lai tikai bērnam, tas sagrauj tavu nākotni. Tavam mīlestības objektam jābūt ir Dievam. Un, jo nākotni būvē nevis bērns, bet māte, kas viss ir paredzējis viņa vietā, jo mamma taču zina labāk. Vai tu jūs nezināt šo teicienu? Tas pat sabiedrībā ir ievies, mamma taču zina labāk. Nē, nu varbūt līdz 18 gadiem, kamēr tu ēd viņas gatavoto zupu un kamēr tu dzīvo viņas mājā, mamma vienmēr zinās labāk. Nu tā ir. Ja tu gribi dzīvot pats, tad dzīvo pats, bet tajā brīdī mamma zinās labāk, jo tu ēd no viņas katla. Tu dzīvo uz viņas rēķina, burtiski sakot. Un tev viņai jāzina labāk, kā tev uzturēt. Bet ja tu dzīvos pats un vēl joprojām 40 gados tu teiksi, mamma tomēr zina labāk. Mammu, es ar sievu sastrīdējos, ko man tagad darīt? Un mamma tev pastāstīs, ko ar sievu darīt. Kā tu sievu aprecēji? Nevajadzēs jau tev teici, nevajadzēja tev precēt to sievu. Un tā tālāk. Mamma taču zina labāk. Tas nav normāli, mamma tur neko nezina labāk. Tev pašam jātiek galā ar savu sievu, ar saviem bērniem un tā. Viņi var ieteikt, bet tur ir jātur robežu, vai ne? Amen. Piemēram, ziniet, es vēl tā jaunās derības salīdzināju. Es saku, to ir tā vecā derība, tur vecajā derībā visādi joki gadījās. Bet jaunajā derībā bija viena mamma. Bija viena mamma, Cebedēja dēla māte. Atcerieties mammu. Un tā mamma gribēdam to pašu labāko priekš saviem dēliņiem, kas bija Jēzus Kristus mācekļi. Vienā evaņģēlijā uzrakstīts, pienāca klāt pie Jēzus un teica tā, tad Cebedēja dēla māte nāca ar saviem dēliem pie viņa, metās zemē, lūdz, ko no viņa. Lūgt no Dieva nav slikti. Jālūdz, mammas lūdziet. Bet tajā Mateja evaņģēlijā teica skaidri pateicis, ka viņa lūdza viņu vietā, vai ne? Nu tā kā, vai tu varētu norganizēt, lūdzu, ka viens sēž tev pa labo roku un viens pa kreiso roku. Nu, viņi paši nopērta zemtekstu. Viņi paši nevarēs, viņiem pašiem grūti, nu viņi taču mīļi, jauki dēliņi, vai tu varētu vienu nosēdināt tā un otru tā, es tev lūdzu. It kā ļoti labu lūkšanu, bet tai pašā laikā mēs neredzam viņu iesaisti. Protams, citā evaņģēlijā ir kaut kas cits, ka viņi paši nāca, bet mēs neredzam, ka viņi paši to iesaistās, ka viņi paši lūdz, un te es redzu
to saskarsmi, ar to kā, tieši to līdzību. Skaidrības labā ņemsim vēl vienu piemēru. Labo piemēru, to labās mīlestības piemēru. Par veselīgu mātes mīlestību. Jaunās derības veselīgā mātes mīlestība ir Marija. Jēzus Kristus mātes, saka, nevar būt. Jā. Lukas evaņģēlijā 2:35 bija pravietojums par viņu. Viņai, kad viņa nesa savu dēlu, apgraizīšana notika 8. dienā, viņai teica tāds vārds. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies. Tas kā pravietojums tev būs smagi, bet tev būs viņa jāatdod. Tev būs viņa jāatlaiž. Jo viņam ir lielāka misija par visu to, ko tu vari iedomāties. Tev ir jāuzticās Dievam. Un viņa, ziniet, es raugoties uz viņas dzīvi, varu pateikt, viņa bija spējīga atdot savu dēlu. Viņa bija spējīga atdot savu dēlu. Viņas mīlestība brīžiem nav acīm redzama. Jā, viņa nāk, viņa meklē savu dēlu, kur viņš ir, kāpēc viņš kaut ko dara, bet viņas mīlestība ir klusa. Viņa vienmēr ir tur, kur viņai ir vajadzīgs būt. Kur viņa bija pie krusta? Viņa bija pie krusta. Ja? Kur viņa bija? Es gribēju teikt. Kur viņa bija? Viņa bija pie krusta. Viņa bija tur, kur viņas dēlam viņai visvairāk bija vajadzīgs. Bet viņas mīlestība nebija tāda, es visu tavā vietā izdarīšu. Ja? Nē, viņas mīlestība, viņai bija jāmācās atlaist savu dēlu. Kā viņas ģimene, ka viņai dēla plāns bija lielāks. Dēla plāns. Viņai bija smagi, bet viņai bija jāsako savu dēla mīlestībai līdz pat krustam. Ziniet, tā pirmā saprašana viņai notikās, kad dēlam bija 12 gadi. Viņa pazaudē dēlu. 3 dienas, es nezinu kā pie mums, mūsdienu sabiedrībā, ja jūs pazaudēt savu bērnu, kur dzīvo kopā ar jums 3 dienas, jūs pēkšņi saprotat, kur viņš ir 3 dienas nav. Ja domā, kas tā? Tajā laikā tā domāšana bija kaut kā cita. Es reiz pēc dažām stundām būtu, kur ir svešā pilsētā esam, kur tie bērni ir. 3 dienas viņš bija pazudis. Viņi nāk un viņi saka, mēs ar sāpēm meklējām tevi. Viņi parāda savu mātes mīlestību, viņai sāp par to, kas ir noticis ar dēlu. Un dēls viņai saka, vai tad jūs nezinājāt, ka man jādarbojas tēva lietās? Un šajā tekstā nav tā mātes noniecināšana kā tāda, bet dēla misijas plāns, tas ir apmēram mūsdienu kontekstā. Ja mums būtu dēlam būtu jāpasaka, vai tad tu nezini, ka man no Dieva ir dotas citas prasmes, citas aicinājums, citas intereses, un es gribu tiekties pēc tām, vai tad tu to nezini? Ja? Ka man ir dota daudz lielāka misija, nekā tu to zini. Viņai bija jāmācās atdot, jo viņš joprojām bija viņas dēls, bet viņas dēlam bija vislielākā misija. Savs ceļš, kur viņš gāja. Un šī Marijas mīlestība, patiesas mātes mīlestība, lai arī viņa meklē savu dēlu, viņa saprot, lai mūsu pieaugušie bērni izaugtu garīgi, miesīgi un plauktu, viņas ir ko jādara? Jāspēj atlaist. Jāspēj uzticēties Dievam. Jo, ziniet, man patīk viens psihologs, pasaulīgs viņš teica. Viņš teica tādus vārdus. 18 gadu garumā mēs mācāmies atlaist savus bērnus. Vienkārši 18 gadi, ja līdz 18 gadiem neesi atlaist, tā, plus mīnus, nezinu, ko tur pēc 18 gadiem ar viņiem darīt. Vai ne, bet mācāmies atlaist. Jo līdz ko bērns ir piedzīvis, viņš ir pieķeries pie tās mammas, tikai māmu, un visas mammu kojās, tēviem vienkārši, un ko var mammu koties, visu laiku mammu kojās, vai ne? Ne tēti vajag neko, tikai mammu kojās, ja? Un beigās, ko nozīmē šī atlaišana? Viņš pieaug, viņš grib staigāt. Un ja tu viņu neatlaidīsi staigāt, tu viņa kājas izveidosies šitā atvainojies. Viņš iemācīsies, bet iemācīsies vēlāk staigāt. Un viņš grib pats, un šī neatkarība, šī dzīvot grība, viņu vēl tā kā pieņemt lēmumus pašam. Un tad ir šis vecums, 2-gadnieku vecums, es pats, man visu pats. Un tas nav tas, ka viņš ir slikts, ka viņš ir spītīgs palicis, bet ka tā ir tā sagatavošanās pusauģu vecumam. Ziniet, 2-gadnieki ir tie paši 16, 17, 15 gadnieki.
Tikai tad jau viņi ir pieauguši. Un 2 gados viņi izmēģina šo platformu, ka viņi paši grib veidot savu nākotni, paši grib noteikt, kur viņi doties, kur viņi ņems un tā tālāk. Bet māma, protams, pievaktē tajos vecumos. Un tālāk ir tas bērnu dārzs, skolas laiks, ja bērni izglītojas, viņi grib paši iegūt zināšanas, viņiem ir savi draugi. Līdz pusauģu vecumā liekas vienā brīdī tavs bērns neņem neko no taviem padomiem, neko no taviem viedokļiem. Tu viņam it kā uz vienu brīdi pat neesi vajadzīga, un arī tad ir jāmācās atlaist. Arī tad ir jāmācās atlaist un uzticēties Dievam. Jo agri vai vēl, ja bērns redzēs tavu mīlestību darbībā, agri vai vēl viņš nāks atpakaļ pie tevis un novērtēs to mīlestību, kas ir tevī. Bet ja tu pārāk cieši turēs viņu, viņš ar vien vairāk gribēs izrauties. Un beigās iet šis vecums, ka viņš dodas dzīvē. Un viņš grib dzīvot savu dzīvi un piepildīt savus sapnis, savus mērķus, savu aicinājumu. Jā, viņam joprojām esi vajadzīgi tu, bet viņam nav vajadzīgi, kā tev iet, kas tev notikās, 3 reizes dienā zvanīšana un tā tālāk, kas tur, kur tu salauz, ar ko tu šodien tikies, ko tu šodien ēdi, tas viņam nav vajadzīgs. Viņš var paēst bez tevis, apģērbties bez tevis, izlemt bez tevis un pat aizbraukt uz citu valsti, pieaudzis būdams arī bez tevis. Bet tava mātes mīlestībai jābūt kā Marijas mīlestībai. Ja es esmu vajadzīga, es esmu šeit. Ja es tev esmu vajadzīgs, es esmu šeit. Es esmu šeit, lai tev palīdzētu tik reiz, ka tu atnāks pie manis. Ja? Un šī mātes mīlestība, šī ir klātesoša. Un tā vairs nav tāda miesīgi sargājoša kā 2 gados, kā 10 gados. Un varbūt, kā mēs gribam 15 gados miesīgi, tu 15 gados pat īsti nevar nosargāt. Viņš ir tā kā lauva krātiņā. Ļauj man paskatīties uz to pasauli, kas ir tajā pasaulē. Bet tā vairāk ir kāda, tā ir aizlūdzoša. Mātes mīlestība paliek vienā vecumā aizlūdzoša, svētījoša, iedrošinoša, klātesoša. Tu vairs nevari būt tik ļoti bērnu dzīvē. Ka tu vairs nevari tur vienkārši, viņam ir savs dzīvoklis, savu vietu, kur viņš dzīvo, tu katru dienu eji viņa dzīvokli, vai tu esi iztīrījis, vai tu esi nolicis kurpes savā vietā. Jā, viņš nav nolicis savas kurpes savā vietā. Jā, viņš nav iztīrījis, jā, viņš šodien ēda šitos draņķis no ātros fudus ātros ēdienas, var saukt kurus, ja teiks, ka antireklāma. Viņš ēd to, bet tā ir viņa dzīve. Kaut kādā vienā posmā, kad viņš sāk dzīvot atsevišķi, tā ir viņa dzīve. Jā, viņš sāk atbildēt par savu dzīvi pats. Jā, viņš var griezties pie tevis, tu viņam var palīdzēt, bet tai pašā laikā tu viņu nevar visu laiku uzturēt. Tu nevari uzturēt. Ja tu sāks viņu uzturēt, tas beigas būs. Es zinu daudz cilvēkus, kuri manā dzīvē ir bijuši klātesoši, kad es dzīvoju grēku laikos. Es zinu kādu cilvēku, kurš nestrādāja, viņu uzturēja mammu. Viņš dzēra no rīta līdz vakaram, un viņš vienmēr, es arī dzēru tajā laikā, bet viņš vienmēr zināja, ka mamma iedos paēst, mamma iedos naudu, mamma izguldinās, mamma iedos, un vēlāk mamma nomira. Viņš vienkārši kaut kā tā apmaldījās, sagruva. Jā, viņš sagruva, tāpēc, ka māmas nebija, bet viņš sagruva garīgi, emocionāli, viņam īsti vairs nebija pie kā griezties, viņš nemācēja nostāvēt pats uz kājām. Burtiski to var salīdzināt kā ar 2-gadnieku, kuru mēs neesam iemācījuši staigāt, un tur ir cilvēks, vīrietis, man liekas, viņam tajā laikā bija 40 vairāk gadi, kurš nav iemācījies garīgi pastāvēt par sevi, garīgi saprast, ko tad viņam vajag darīt. Jo visu laiku mamma pateica. Bet Marijas mīlestība vienmēr bija klātesoša visos dzīves momentos, vai ne? Jēzus šo mīlestību novērtē. Un ko tad darīt? Jēzus šo mīlestību novērtē pat uz krusta. Viņš šo mīlestību novērtē. Uz krusta blakus stāv viņa iemīļotais māceklis, un viņa mamma blakus stāv. Un uz krusta viņš saka, Jāna, lūk, ir tava māte. Ja? Māte, lūk, tavs dēls. Ja? Jānis. Ja? Lūk, tava māte. Ko viņš šajā mirklī dara? Viņš parūpējas par savu māti. Viņš novērtē viņas mīlestību. Viņš pateica viņai par viņas mīlestību.
Viņš sagādā, viņš nomirst par visu pasauli, bet viņš neaizmirst parūpēties par savu māti. Ja tev māte ir veca, vāja, pieslimusi, un vēl visādā veidā, ja viņai vajag palīdzību, parūpējies par savu māti. Protams, ne jau 24, varbūt 24/7, varbūt kādā gadījumā, ja būs jārūpējas, bet parūpējies. Tu ne ar ko nezaudēsi, jo kādu dienu viņi rūpējās par tevi. Es atminos kādu māsu Kristu, kur man ik pa laikam zvanīja un līdzdalīja savas vajadzības, par ko lūgt. Un viņai nonāca līdz tam, ka viņa bija krietni gados, un viņa nonāca līdz tam, ka viņas mākslas saslim un palika uz gultas. Un viņas vīrs to nevēlējās, un tad tur bija kaut kāds drāmas, par kurām es neesmu tiesīgi stāstīt, bet viņa palika viena pat ar māti. Un vairākus gadus dzīvoja māte bija uz gultas. No vienas puses, mūsdienu ideoloģija ir tāda, vai nebija vieglāk aizsūtīt uz pansionātu un tur, lai guļ uz gultas. Bet no otras puses, es saprotu, es novērtēju viņas mīlestību, jo viņas mīlestība, viņa bija gatava parūpēties par savu māti. Viņa bija gatava parūpēties par savu māti. Jā, viņa no pasaulīgā viedokļa daudz ko zaudēja, bet viņa parūpējās. Jo viņas māma kādreiz rūpējās par viņu. Mums jābūt pateicīgiem par šo mātes mīlestību. Ja? Ziniet, ko es vēl tur Jēzus daudz ko saka, bet es gribu, lai jūs, dārgās māmas un vecmāmas, lai par jūsu mīlestību un ticību varētu teikt, kā šeit teikt šajā raksta vietā. Pāvela 2. vēstule Timotejam 1:5. Tur ir teikt tādi vārdi. Apostils Pāvils saka Timotejam: un pieminu tavu neliekuļoto ticību, Timotej. Ja, pieminu, apostils Pāvils varētu teikt, novērtēju, kāda tev ir ticība. Lieliska. Nu tā viņš varētu teikt. Bet kas pa priekš, dargais draugs, viņš saka, kas pa priekš, mita tavā vecajā mātē, Loidā. Un tavā mātē, Eunikā. Un es esmu pārliecināts arī tevi. Pašu labāko, ko mēs varam nodot saviem bērniem, ir šo ticību un mīlestību uz kungu Jēzu Kristu. Un ja viņi iemīlēs kungu Jēzu Kristu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savas spēka, viņi tiks ar savu dzīvi galā. Ja viņi mīlēs kungu Kristu, ja viņam būs šī ticība. Bet ja viņiem nebūs, tad būs grūti, bet arī tā ir pašā laikā, lai Dievs palīdz, ka mēs lai par mūsu dzīvēm varam tā pateikt. Un mudīt par tavu dzīvi arī tā var pateikt. Tavas meitas nāk uz žaudas, tavas meitas kalpo svētdienas skolā, tā kā neesi apbēdināti par tavu dzīvi, to var pateikt. Tas, ka tur vienam nesanāk, Jēzum arī bija 12 mācekļi, un viens viņam nesanāca. Nevis tas, ka viņam nesanāca, ar vienu viņam arī grūtības bija. Un viens viņam nodeva. Bet viņš sadzīvo ar tiem 11, kuri viņu līdz galam pastāvēja. Ja? Un lai Dievs ikvienai mammai palīdz nodot šo ticību un mīlestību. Un lai ikvienai mammai palīdz staigāt spēkā un godībā. Ja? Spēkā un godībā ar smaidu, sagaidīt katru nākamo dienu un pateikties par saviem bērniem. Ja tu esi šodien šeit klātesošs kā bērns, vispār nekā bērns, ja tev ir klātesoša mamma vēl dzīve esot, tad tu šodien viņu var apsveikt, izrādīt vislielāko tādu uzmanības apliecinājumu, pateikt, apskaut viņu, pateikt, mamma, es tev ļoti mīlu, es tev novērtēju, ko tu manas labā esi darījis. Pat ja viņi ir nepareizi darījuši, mēs visi dažreiz nepareizi darām. Tāpat mums ir jāpateic viņām, jāpasaka, paldies, ko tu manas labā esi darījis. Es gribu, un tāpēc novērtēju to, kas mums ir dots. Un novērtēju arī savus tēvus, vai ne? Par tēviem arī jānovērtē, lai Dievs palīdz un svētī. Un šajā brīdī mēs lūgsim Dievu, un pēc lūgšanas būs kaut kas īpašs. Lūksim Dievu. Paldies Tev, dārgie debes Tēvs, par ikvienu māmu mūsu vidū. Paldies, ka viņas no sevis atdevuši brīžiem tik daudz.
tik daudz lūgšanas un aizlūgšanas, ka mūsu mamma vienmēr bija klātesoša mūsu dzīvē. Paldies un arī par tām sievietēm un māsām, kas nav kļuvušas par mātu Dievs, jo viņas ir kļuvušas par daudzām par mūsu garīgu mātu. Ir stiprinājuši mūs un ar aizlūgšanājumu. Un svētīt viņas, piepild viņas ar mīlestību. Un ļauj mums saprast, kādā veidā mēs varam palīdzēt māmu vecumdienās, stiprināt un iedrošināt, kungs viņas un būt ar viņām kopā. Mīļajā brīdī, Tēvs svētī mūs visas, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tā kā mēs dziedāsim dziesmu, un pēc šīs dziesmas lūdzu neviens neaizver. Sevišķi māsas Kristu lūdzu neaizver. Mūsu mīļā Rīta Foča vārdi. Jau iepriekš dzirdējāt arī viņa vārdi dziesmā, bet šī būs dziedāta dziesmā. Kurš zina, ko nozīmē dragāt?